Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Lūkas evaņģēlijas 6. nodaļas, kur 18. pantā tā mēs lasam. Daudzi cilvēki nāca klausīties Jēzu un lai tiktu dziedināti no slimībām. Arī nešķīsto garu apsēstie tika dziedināti. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, atkal Tu esi dāvinājis mums vienu mūsu mūža dienu. To mēs esam varējuši nodzīvot, un šajā brīdī drīkstam uz to jau atskatīties un nest to Tavā priekšā. Jo tad, kad mēs kādas lietas ieraugam Tavas klātbūtnes sajūtā un pārliecībā, tās bieži vien iegūst savu īsto vietu un īsto izskatu. Kamēr mēs esam iekšā dažādos notikumos un sajūtās un pieredzēs, daudz kas izskatās vienā veidā. Bet tad mums ir tā privilēģija, ka mēs drīkstam apstāties un vispirms pacelt savas sirdis uz Tevi. Saprast, ka Tu taču esi kopā ar mums katru brīdi, vienalga, kur mēs būtu, vienalga, kas ar mums notiktu. Un tad, kad mēs pēkšņi šo lietu apzināmies, uzticamies tai, tanī brīdī tik daudz, kas sāk izskatīties un pat sajūta ir pavisam citāda, tad, kad mēs domājam par visu, kas mūsu dzīvē notiek. Tu, kungs, mums rādi to, kas īstenībā ir svarīgs un būtisks. Tu mums palīdz atšķirt to, kas varbūt nav tik vērtīgs. Tu ļauj mums ieraudzīt mūsu kļūdas, bet arī mūsu spēku. Tu esi tas, kura priekšā norimst mūsu iekšējie viļņi, mūsu vētras, un mēs atkal ieraugam mērķi, uz kurien mēs ejam, kāpēc mēs dzīvojam un kāpēc mēs esam. Mēs Tev pateicamies, kungs, par to, ka mums ir šādi mirkļi, kad mēs varam būt kopā ar Tevi. Un šodienas lozungs mums atgādina divas svarīgas lietas. Tas mums atgādina to, kungs, ka Tu esi pieejams arī katram no mums. Tu nāci šajā pasaulē nevis, lai tikai dažiem cilvēkiem pieskartos un pie viņu dzīvēm darbotos, bet Tu atnāci un Tava klātbūtne kopš tā mirkļa ir pavisam īpašā veidā pieejama katram, kas Tevi uzrunā caur Kristus pieredzi, caur Kristus vārdu, caur to dzīvi, kuru Viņš dzīvoja, caur to, kāds Viņš ir, kādu mēs viņu esam iepazinuši un ieraudzījuši. Mēs apzināmies, kungs, ka tā ir neparasta, bet ļoti patiesa atziņa, ka arī šovakar mēs katrs esam Kristus klātbūtnē, Tavā klātbūtnē. Bet līdzās tam evaņģēlija vārdi mums atgādina, kā šī Tava klātbūtne iedarbojas un izpaužas. Ka daudzi cilvēki nāca, lai klausītos Kristus vārdos un lai saņemtu dziedināšanu un atbrīvošanu no visāda veida tumsas, kas reizēm mājo cilvēkā. Tas nozīmē, ka viņi redzēja Tevī tikai un vienīgi kādu, kas vēl labu un dara labu. Kādu, kura klātbūtnē mūsos ienāk citas domas, mēs dzirdam patiesību, mēs redzam to, kas ir. Bet no otras puses šī Tava labvēlība ir tā, kas mūs dziedina. Varbūt pat vispirms padzenot no mums visas tās tumšās domas un noskaņas, ko reizēm dzīve pasaulē mūsos ienes. Un tad, kad ir dziedināts mūsu iekšējais cilvēks, mūsu dvēsele, mūsu gars, kad mēs no jauna sajūtamies Tevis apžēloti un Tevis mīlēti, tad reizēm notiek arī vēl lielāki, taustāmāki brīnumi, jo šī dziedināšana izstarojas uz visu mūsu dzīvi, arī uz mūsu ķermeni, arī uz mūsu attiecībām, uz visu, ko mēs daram un kas ar mums notiek. Tava klātbūtne ir dziedinoša klātbūtne, Tava klātbūtne ir glābjoša, Tava klātbūtne ir tā, kas mums tik ļoti ir vajadzīga. Un tāpēc mēs skatāmies uz šo dienu, kuru Tu esi mums dāvinājis, un tieši to arī lūdzam. Dziedini to, kas jādziedina, atbrīvo mūs no visa tā, kas mūs novērš no mērķa, no visa veida ļaunuma un grēka. Bet pār visam ļauj mums mācīties un būt dzirdīgiem iepratī tam,
ko tu šobrīd mūsu dzīvē mums saki un atklāji. Jo Kristus nāca šajā pasaulē, lai mums dotu pilnīgu dziedināšanu, pilnīgu gaismu. Un ja kaut kas mums aizsedz skatu uz viņu, tad mēs zinām, kur glābties un kur meklēt palīdzību. Un tā ir šāda lūkšana vai mirklis, kurā mēs paši savai sirdī varam atgādināt to, ko tu mums sen jau esi apliecinājis un teicis, ka tu esi kopā ar mums un ka tu esi mīlestība, kurā nav nekādas tumsas, nekādas vēlēšanās kādu iznīcināt vai atstumt. Tāpēc mēs liekam tavās rokās sevi, savus mīļos, mūsu zemi un tautu un visu šo pasauli, un liekam tavās rokās tieši ar šo pārliecību un apziņu, ka mums ir šī privilēģija tevi pazīt kā mūsu tēvu, uz kuru mēs varam vienmēr paļauties, kurš mūs pazīst labāk par mums pašiem, un kura klātbūtnē ir patiesība, gaišums, dziedināšana un spēks. Mīļais Dievs, šovakar mēs gribam visu sevi ielikt tavās rokās. Mēs lūdzam darbojies pie mums pēc sava prāta. Mēs lūdzam dod mums mieru, un tad atkal spēku celties un dzīvot, bet pār visam dod mums šo tavas klātbūtnes sajūtu un pieredzi. Jo tikai tur, tavā klātbūtnē, tikai tajā mirklī, kurā mēs kā šobrīd apzināmies, ka tu esi kopā ar mums, ir arī spēks un iespēja mums būt un pastāvēt un sasniegt mērķi. Tāpēc, kungs, visas lietas tev pieder, un tev gribam piederēt arī mēs. Bet pār visam mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls mūsos ir ielicis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.